Aktuālo problēmu un risinājumu raidījums. Kā dzīvot tālāk? Sveicināti pirmdienā, raidījums Kā dzīvot tālāk. Sākot no šī mēneša, tātad mēs esam Rādio SVH TV ēterā katru pirmdienu, otrdienu, trešdienu un ceturtdienu, un atkārtojumu variet skatīties pulkstens 6 pēcpusdienu arī Rādio SVH TV ēterā. Un tā kā mūsu šīs dienas viesi tagad visu kaut ko mums interesantu izstāstīs, un pēc tam varēsiet pēcpusdienā iet paskatīties, kā tas viss izskatījās no malas. Un šodien pie mums viesojās Evija Štāle, Nextra Latvija vadītāja, personāla atlases speciālisti. Labdien! Labdien! Un Jānis Krievāns, Junior Achievement Latvija vadītājs. Pareizi pateicu? Pareizi. Jā, sveicināti. Un šodien mēs raidījumā Kā dzīvot tālāk runāsim par to, kā atrast labu darbu vai vienkārši kā atrast darbu. Jo labs darbs un darbs tās ir divas dažādas lietas droši vien. Okay, labi, par to visu mēs šodien raidījumā, bet atļausiet man sākt ar vienu, man liekas, jūsu pašu citātu. Tātad Latvijas darba tirgu ir vērojamas būtiskas pārmaiņas, kuras rada ne tikai globālās tendences tehnoloģijās, bet arī vietēji apstākļi. Darba devēji vērtē, kā līdz 2030. gadam būs mainījušies gandrīz 40% svarīgāko darba tirgumu nepieciešamo prasmju, kas ir aktuāli šodien un kuras prasmes un iemaņas palīdzēs saglabāt konkurētspēju darba tirgu. Par to mēs arī šodien runāsim, ja? Tuvākos 5 gadus, ka viss kaut kas te mainīšoties, vai ne? Tā ir. Evija, sāksim ar jums. Jā. Tas, man liekas, bija no jūsu puses citāts, jā. No Nextras, jā. Jā, arī Pasaules ekonomikas fórums apgalvo, ka tuvākajā 5 gadē mēs esam tādu lielu pārmaiņu priekšā, jo ir ieviesies un ieviests mākslīgais intelekts. Un Pasaules ekonomikas fórums saka, ka līdz 2027. gadam visā pasaulē aptuveni 81 miljonus darba ņēmēju varētu palikt bez esošajām darba vietām nepietiekami prasmju dēļ. Bet tas ir pasaulē. Tas nav tā kā... Jā, bet ir turpinājums šai tēmai. Aptuveni 7 miljoni aptuveni būs jauna darba vieta. Tā kā tas dzīvais zaudējums nebūs tik liels. Apmēram 20 miljoni. Bet jāņem vērā, ka arī tad, kad elektrība tika izgudrota, arī, kas, ja mēs tā mazliet arhaiski pajokojam, tad sveču tur ražotāji droši vien arī zaudēja darbu. Ja? Jā, visticamāk, Edisons pulcītes dēļ. Bet labā ziņa ir tā, ka tas uzlabo produktivitāti un rada jaunas darba vietas. Un pasaulē aizvien vairāk tomēr iedzīvotāju skaits aug, un mums būs vajadzīgi daudz efektīvāk risinājumu daudzām dažādām lietām. Kaut kā pārtikas audzēšanai. Jā, ir daudz lietas. Viens izbeidzās, cits atkal sākās. Tieši tā. Jā. Un ja mēs zinām to, ka tā tiešām ir taisnība, kad, lai nodrošinātu pasauli ar visu nepieciešamo, nepieciešamo tikai 10%, ja? Jūs zināt šitās teorijas, ja? Un pārējie visi, tā kā ar kaut ko nodarbojās, ja? Jānis krata galvu, tā ir, ja? Tā arī ir, pēc idejas tā ir. Ja, nopietni, ja? Šobrīd vispār ar mākslīgā intelekta ienākšanu daudz kas tiks automatizēts un cilvēka darbspēks būs aizvien, teiksim, mazāk nepieciešams tais darbos, ko mēs ikdienā sastopamies, kur strādā tie vienkāršo darbu darītāji, teiksim, tās lietas tiks automatizētas, un tad, protams, tā arī sanāk. Bet droši vien, ka tas viss nebūs tik vienkārši, jo jāuztur arī ir viss sociālais, teiksim, budžets un jādomā arī par sociālo labklājību, un tas nebūs tā tik vienkārši. Es atceros, es esmu vēl padomju laikus pieredzējis, ja? Un tad toreiz milzīgs tās grāmatvedības bija, viss ar kauliņiem skaitīja un lapiņās viss pierakstīja. Un tad nāca IT ēra ienāca iekšā. Un tad viss teica, tagad jau vispār viss, ko tad darīs viss grāmatveži? Tagad viss grāmatveži ir IT, un tagad IT nodaļas paliek ar vien lielākas un lielākas, ja? Tā tas viss ir, jā. Tieši tā, un tad atgriežoties pie tā sākotnējā, kādas prasmes tad būtu droši vien nepieciešams un kam būtu jāpievērš uzmanība, tās ir tās digitālās prasmes, kritiskā domāšana, strateģiskā domāšana. Ir tāds vārds influence, bet
latviešiem laikam tas neskan ļoti labi, bet tāda līderība un ietekme, ja, tā arī ir laba īpašība, ja tevī mīt tāda līderība un pozitīva ietekme, piemēram, uz kolektīvu vai uz kaut kādām lietām vai jaunieviesumiem. Elastība, spēja ātri mācīties, tādas prasmes uzvarēs darba tirgū, protams. Evija, ja jūs iesākāt runāt, tad jūsu uzņēmums Nextra Latvija, ar ko tad viņš īsti nodarbojas? Lai mums uzreiz ir skaidrības. Jo, kāpēc? Tāpēc, ka mūsu klausītāji, bet skatītāji var uzdot arī jautājumus. Ja mums ir WhatsApp numurs 286-00-900. Tikai, protams, ka mēs varēsim uz šiem jautājumiem atbildēt tagad, šīs stundas laikā, no 11 līdz 12. atkārtojumā, nekājā. Lūdzu, Evija. Tad mūsu uzņēmums Nextra Latvija nodarbojas ar talantu piesaisti. Tas nozīmē, ja kādam uzņēmumam ir vajadzīgs kāds specifisks talants, darba veicējs, viņi griežās pie mums, un mēs kā tādi talantu mednieki medījam tos talantus, nomedījam un savedam kopā uzņēmumu ar darbaņēmēju. Tas ir mūsu pamat bizness, un ar to mēs nodarbojamies dienu no dienas. Mēs no rīta kā pamostamies, kā sākam medīt, tā vakarā pabeidzam. Visu laiku medījam talantus. Kā tas notiekās? Jums ir kaut kādas, jūs saģērbieties tajos kaut kādos maskēšanās tērpos un tad dodaties pa mājām. Jo skaidrs, ka jūs jau medījat tos, kas sēž mājās, vai ne? Jā, mēs medījam tos talantus, kuriem jau visi... Jūs tūlīt kāds nomedīs, tie, kas mums tagad skatās. Kuriem visi jau varbūt ir kaut kādā komforta zonā, kur strādā, kuri ir talantīgi savā jomā, un tad mums ir savs know-how, kā mēs viņus uzrunājam, kā mēs viņus atrodam, kā mēs uzsākam sarunu, un kā mēs viņiem piedāvājam iespēju kaut ko savā dzīvē mainīt. Bet, ja cilvēkam, piemēram, šobrīd nav darbs, viņš mēs labprāt ar viņu arī aprunātos. Arī, ja? Ok, labi. Jā. Nu, un Jānis Krievāns, Junior Achievement Latvija, tik smalks nosaukums. Jā, tas ir Junior Achievement Latvija jauniešu sasniegumi. Jā, ar ko jūs tieši nodarbojaties? Mēs esam Latvijas lielākā izglītības organizācija, kura veido Latvijā jauno uzņēmēju. Lielāka arī par universitātēm visām. Lielāka noteikti. Mums 120,000 skolēni ir mūsu līguma skolēni. Mēs darbojamies šobrīd 350 Latvijas skolās. Es atvainojos, ko nozīmē līguma skola? Tas nozīmē tās skolas, kurās ir pieejamas mūsu programmas gan finanšu pratībā, karjeras izglītībā un uzņēmējdarbībā. Uzņēmējdarbībā tātad pamatprogramma ir skolēnu mācību uzņēmumi, kur skolēni iziet cauri pilnam uzņēmējdarbības ciklam, dibinot uzņēmumus, veidojot komandas, radot, protams, idejas, ražojot produktus un arī viņus pārdodot, veicot gan zīmolvedību, grāmatvedību, finanšu atskaites, tā kā iziet cauri pilnībā reālam uzņēmējdarbības ciklam. Finanšu pratībā pamatskolās tiek nodrošināts dažādas finanšu pratības apguves programmas. Tā skaitā arī vidusskolā ir līderu programma, kur mēs strādājam ar Latvijas, talantīgākajiem jauniešiem, attīstot viņiem līderības spējas. Un tad karjerā visiem plaši zinām ir ēndiena, tā ir mūsu programma, kur Latvijā mēs īstenojam. Un darbojamies kopumā visā pasaulē. Junior Achievement ir starptautiska organizācija, darbojamies vairākās 120 pasaules valstīs. Esam atzīti arī kā 5. ietekmīgākā nevalstiskā organizācija pasaules līmenī. Dažādi sasniegumi, vairāk kā 30 gadu, šis 35. gads, kad Latvijā darbojamies. Un izglītojam jauniešus praktiskā veidā, caur mācies darot prizmu, attīstot jauniešos talantus. Tā programma ir mācies darot, ja? Programma ir Junior Achievement Latvija dažādas programmas, kurai ir princips mācies darot. Ikvienā programmā, kuru mēs veidojam, tad lielākais īpatsvars ir praktiskā darbība, nevis teorija. Ar to arī mēs atšķiramies. Mēs nemācam uzņēmējdarbību no, teorijas grāmatās, mēs mācam uzņēmējdarbību pašiem uzņēmējdarbību pielietot dzīvē. Mēs nemācam karjeru aizpildot testus. Bet tad jau jums jebkurā gadījumā vajag sadarbību ar kas to darbu novērtē vai pieņem vai kā savādāk? Jā, mums ir uzņēmēji, kas ir kā mentori, kas ir žūrijas pārstāvji. Mēs organizējam citus bazārus, kur skolēni arī fiziski tirgo savus produktus. Tiek e-komercija īstenota. Nelikumīgi. Likumīgi. Ar šo gadu pat tas ir oficiāli ierakstīts iedzīvotāju ienākumu likumā, skolēnu mācību uzņēmums, līdz ar to tas ar šo gadu beidzot ir 100% skolēnu mācību
uzņēmums. Jā. Oh. Tā ir Latvijas, teiksim, lielākā programma uzņēmējdarbībā, kur ir atzīta arī kā Eiropas komisija visefektīvākais rīks, kā attīstīt uzņēmējspējas. Un tad to var uzņēmumu reģistrēt Tas nav uzņēmumu reģistrēt, tas ir mūsu, teiksim, uzskaitē un skolas uzskaitē, jo par to uzņemamies atbildību mēs kā Junior Achievement organizācija un skola parakstot šo te reģistrācijas apliecību, un tad skolēni oficiāli var darboties, tirgoties, saņemt oficiālu naudu savos kontos. Un tad viena skola ņem un uztais vienu tādu ritīgi labu Ferrari, un viņi notirgo, kas notiek. Ir limitēts apjoms, tātad ir līdz 3000 uz katru jaunieti, tātad gada laikā. Tas nozīmē, ja mācību gads, tātad mums iekrīt 2 gados, tas nozīmē, ka viens skolāns faktiski var apgrozīt pat līdz 6000, bet princips ir tāds, ka mācību uzņēmumā minimālais komandas apjoms ir 2 cilvēki. Tu viens nedrīkst reģistrēt uzņēmumu, jo tā ir sadarbības prasme, kuru mēs mācām, un tā tad optimālais ir, tā teikt, 3 cilvēki, bet ir arī 5 un nereti arī pat vairāk. Un cik no tā ir jānomaksā nodokļi? Šajā gadījumā tas ir likumā ierakstīts, kad ja mēs nepārsniedzam šo 3000 eiro slieksni gadā, tad viņi tiek atbrīvot no nodokļu nomaksas. Tur nav tā, ka tur pēkšņi tajā kompānijā pieslēdzās arī tēvs vai vecais tēvs? To mēs ļoti mērķtiecīgi monitorējam, jo katrs biznesa plāns, kas tiek iesūtīts, mēs viņu izvērtējam, cik viņš ir reāls skolēnu darbībai. Protams, kad mums ir bijuši dažādi, apskaņošanas uzņēmumi, kas ir gribējuši nākt un reģistrēt, kad skolēns sāks taisīt klubus vietējās pilsētās, bet nē, tad tajā mirklī to mēs ierobežojam, jo mums ir skaidrs, ka skolēnam šāda apjoma pamatkapitāls nav iespējams. Līdz ar to katra darbība, katrs plāns tiek izvērtēts, un galu galā par to uzņemās atbildību gan skolas direktors, gan skolotājs, un mēs kā organizācija. Un šo gadu laikā mums nav bijuši, teiksim, incidenti, kas varētu radīt aizdomas, kad tur ir kāda veida nodokļu schēmas. Tas apgrozījums tomēr nav tik liels, lai kādam tas es atceros, es kaut kāds gads atpakaļ biju arī Ikšķevas novada deputāts, ja? Un tad tur bija, katru gadu bija kaut kādas šādas te aktivitātes notika, kad skolēni projekti. Jā. Es nezinu, tā īsti neatceros, vai tas bija sadarbībā ar jums vai Tas bija noteikti sadarbībā ar mums, Ikšķelums ir arī aktīvi. Jā, un tad bija, es atceros, un tad man bija kā tās es vairs neatceros. Žūrijas komisijā. Es biju tā žūrijas komisija. Un es tad ļoti spilgti atceros, ka bija viens skolnieks bija, man liekas, vai tā bija skolnieku grupa, viņi bija tādi bērni, viņi bija izdomājuši, kad viņi taisīs, tas viņu produkts būs nevis kožļājumā gumija, bet elpas, svaigas elpas uzlabotais suņiem. Ar ko suņiem tur bija kaut kāda ēdamaņa tur tāda. Jo savādāk mēs pēc tam to bērnu tur tā kā prasījām viņiem, lai viņi tā kā prezentēja tās lietas, kad tas suns dikt likt elpesot un tā. Labi, tātad to mēs noskaidrojam tagad, un ekstra alternatīvu to mēs arī noskaidrojam. Labi, ķersimies tādā klāt pie jautājumiem. Producents ir sagatavojis vairākus jautājumus. Un pie praktiskām lietām. Tātad, kā pareizi meklēt un sameklēt labi atalgotu darbu? Droši vien tas ir pirmais. Un cilvēks ir palicis bez darba, vai vienkārši viņš vēlās, teiksim, kaut ko dzīvē pamainīt. Ar ko viņam jāsāk? Tāda brīnuma nuiņa jau nav. Pašam vien būs jādara un tas darbs jāmeklē. Es teiktu, ka ir tādi daži elementāri soļi, kas ir obligāti. Pirmkārt, vajadzētu cilvēkiem zināt, ka tu esi atvērts darba piedāvājumiem un ka tu meklē darbu. Jo, ja neviens to nezinās, ka tu meklē darbu, visticamāk, tev būs arī diezgan grūti atrast darbu, vai ne? Tad pirmkārtām es ieteiktu sakārtot, ir tāda platforma LinkedIn, kur ir visi profesionāļu CV. Es ieteiktu sakārtot šo platformu, uzrakstīt visas savas prasmes, atceramies, ka tad, kad mēs rakstam, ko mēs protam, vēlams tomēr būt nemānīties, bet arī aprakstīt tā, lai tu sevi kaut kādā veidā pārdotu darba tirgu, lai tu būtu interesants, vai ne? Lai mums būtu prieks tevi uzrunāt, vai lai mēs ieraudzītu tās tavas patiesās prasmes.
tad noteikti vajag sagatavot labu CV, kas ir tavs portfolio, kas ir tavs pārdošanas materiāls, kas ir tava vizītkarte, kas ir pirmais dokuments, ko potenciālais darba devējs saņems. Ja? Bet tad šī informācija pirmkārt nonāk pie jums. Nu, vai pie mums, vai arī... respektīvi, jūs viņu izmakšķerēt, vai jūs viņu nomedījat šo informāciju? Ja tas ir LinkedIn, tad mēs medījam, protams. Jā, okay. Ja tas ir CV un mēs nezinām, ka cilvēks meklē darbu, tad mēs ceram, ka cilvēks mums atsūtīs to CV un mēs uzzināsim, ka viņš meklē darbu, ka viņš ir atvērts jauniem izaicinājumiem savā dzīvē. Un vēlams, lai tajā CV nebūtu, piemēram, drukas kļūdu, tas arī būtu ļoti jauki, ja tu pārskatītu tā kritiski, kāds izskatās, kādu dokumentu iesniedz par sevi vai kāds sev prezentē. Nu, un tad pats svarīgākais solis ir meklēt to darbu. Nu, un tad ir daudz un dažādi vakanču portāli, kur tu vari iepazīties ar atvērtajām pozīcijām. Tad visticamāk, ja tu esi ārkārtīgi labs. Bet informāciju šajos portālos ieliek pašu uzņēmumu vai ieliekat jūs? Uzņēmumu. Un jūs? Nu, mēs arī liekam, pie mums arī nāk uzņēmumi, kuri varbūt nevar izvietojot vakants atrast to darbinieku. Tad viņi viņi no sākuma izvieto tur un pēc tam... Vai viņi izvieto, vai dažreiz ir tā, kad uzņēmums grib atrast kaut ko ārkārtīgi specifisku, un viņi nemaz neizvieto vakants, viņi zvana mums, un tad mēs tālāk jau rīkojamies klientu vārdā. Vai nu mēs izvietojam vakants, vai nu mēs nodarbojamies ar savu kandidātu loku apzināšanu. Jā, iespējams, ka ir, teiksim, tādas kaut kādas, varbūt, ļoti specifiskas profesijas, kuras nemaz nedrīkst publiski parādīties. Jā, tā arī ir. Ir tāds, mēs saucam par slēptām vakancēm. Piemēram, ir kāds uzņēmums, kas vēlas meklēt sev jaunu uzņēmumu vadītāju. Viņi nevēlas, lai konkurenti par to, piemēram, uzzina. Konkurenti un arī pašu darbinieki. Jā, un visticamāk arī paši darbinieki. Ir dažādas situācijas vienkārši, kā to risināt, jā, un tad mēs rīkojamies jau klientu vārdā. Un jauniešiem kā šis notiek? Jo iespējams, ka jaunieši arī viņi tagad ir nomēģinājuši, viņi tos 3-6 tūkstoši ir apgrozījuši, viņi skatās šitā štēla baigi iet. Negrib būt mākslinieks, grib būt biznesmenis. Tas būtu ļoti labi. Protams, mēs apzināmies to, ka visi jaunieši, kuri iziet cauri mūsu programmai, viņi nebūs automātiski uzņēmēji. Tas arī nav pašmērķis. Programmai, konkrēti skolēnu mācību uzņēmumu programmai gadā iziet cauri aptuveni 6000 jauniešu. Tas nozīmē, ka ja visi kļūtu par uzņēmējiem, tad mums būtu ļoti laba situācija valstī. Jā. Bet kopumā, ko šie jaunieši iegūst, viņi iegūst spējas, uzņēmēju spējas plašākā mērogā, kas ir noderīgas ikvienā darba vietā. Tā ir prasme sadarboties savā starpā, tā ir prasme novadīt projektu līdz galam, tās ir komunikācijas prasmes, prezentēšanas prasmes, daudz dažādu lietu, kas ir vajadzīgas ikvienā dzīves jomā, ikvienā profesijā. Un tad šajā gadījumā šo apgūstot, jaunietis ir noteikti konkurētspējīgāks darba tirgū kā tāds, kuram šādu prasmi nav. Jo lielākā problēma arī to, ko šobrīd darba devēji arī saka, kāpēc mēs neņemam jauniešus, jo viņiem nav pieredzes. Bet kā viņi var iegūt šo pieredzi, ja viņus neņem darbā? Tāpēc, kad likumdošana jau arī neļauj īsti. Jau var ļaut, teiksim, ja mēs runājam par jaunieti, kuram ir 18 gadi, tad tur pēc būtības viņu, protams, likumdošanā pilnībā. Ir liels jau cilvēks. Tas krietni skaitās jaunietis, un viņš vēl pat mācās skolā. Tas tiešām ir dīvaini. Jā, bet labi, tas ir tā cita saruna. Jā, un tad skaidrs, ka viņiem ir jāapgūst praktiskas iemaņas pirms tam. Jāsastāda savs portfolio tā, lai viņam tai CV būtu ko ierakstīt. Un mēs esam arī izveidojuši jauniešiem piemērotu CV, tāds, kas atbilst viņu prasmēm, beidzot skolu, jo skaidrs, ja mēs iesniedzam darba devējam savu CV, kur mēs esam vasarā strādājuši iespējams kafejnīcā par oficiantu 3 mēnešus, tad droši vien, ka priekš tāda pamat darba tas nevienmēr ir pietiekami. Bet savukārt, ja viņš ir ierakstījis, kad viņš ir olimpiāžu uzvarētājs programmēšanas olimpiādē Eiropas līmenī, ja viņš ir ieguvis pirmo vai viņam ir bijis jebkura veida skolēnu mācību uzņēmums, ja viņš ir, bijis sporta kluba sava kapteinis, tad tās ir tās prasmes, ko viņš ir apguvis, pamatotas, kuras darba devēji
viennozīmīgi var ņemt vērā, un kas bieži vien ir vēl labāk nekā iegūtā tā 3 mēnešu darba pieredze strādājot par oficiālu. Bet es varbūt piebildīšu, jā. Pirmkārt, man liekas, ka uzsākt darba attiecības konkrēti limitētā stundu skaitā var jau no 14 gadu vecuma, ja? Man liekas, likumdošana atļauj, un tu vasarā vari laikam mēnesi vai 2 vai 3 strādāt, bet tu nevar strādāt pilnu dienu, bet tur ir limitēts skaits. Tādā veidā tu vari uzkrāt pieredzi. Un Kas par šiem likuma punktiem ir atbild? Kur no ministrijām? Labklājības ministrija izstrādā šos noteikumus. Tā ir labklājības ministrija. Labklājības ministrija, jā. Viņi, Bet, kur viņi dzīvo kosmosā? Tāpēc, ka, beidziet, taču mēs ļoti labi zinām, kas notiek zemnieku saimniecībās. Tur puikas no 5 gadu vecuma jau brauc ar traktoru, ja? Ja viņš, teiksim, viņš ierakstīs tagad savā CV, ka viņš jau 12 gadus brauc ar traktoru, tad visdrīzākais, ka vecākiem būs nepatīkams. Visu likuma ietvaros, bet es piekritīšu Jānim, ka tieši tā CV vienmēr ir par to darbu pieredzi. CV ir vispār par tavām prasmēm. Tas ir prasmju kopums un tavs dzīves gājums. Un dzīves gājumā arī ietilps šīs prasmes. Un, protams, ja tev nav šī darba pieredze, ko varbūt uzreiz uzrādīt, ļoti pareizi ir ierakstīt CV, ka tu, piemēram, esi bijis Erasmus programmā, vai tu esi apguvis tādu un tādu lietu, vai tu esi uzvarējis tajā un tajā olimpiādē. Tie visi ir sasniegumi, kurus darba devējs var ņemt vērā kā tādu, principā, iespēju. Viņš redz, ka šis jaunietis var kaut ko izdarīt vairāk ārpus skolas. Tas ir arī tavs laika menedžments, tās ir tavas sociālās prasmes, tā ir tava ambīcija, tās ir tavas vēlmes kaut ko sasniegt. Un, ja tu to pasniedz kā prasmes, tas var noteikti palīdzēt. Jo skaidrs, ka jaunietis nevar iznākt no skolas ar ārkārtīgi lielu pieredzi darba tirgu. Skaidrs, tas visiem ir skaidrs. Bet tiek vērtēts ne tikai varbūt tā darba pieredze, skatoties uz jaunieti. Arī jauniešiem ir jāmāk sevi tajā darba intervijā nedaudz pārdot. Viņam ir jābūt sagatavotam. Viņam ir jāspēj arī atbildēt tādiem varbūt elementāriem jautājumiem, ko dažreiz darba devēji, piemēram, jautā. Vispopulārākais jautājums, protams, ir, kāda ir tā summa mēnesī, ko tu vēlētos nopelnīt. To mēs zinām, jā. Jums ir rekotēji tabuliņas, vai ne? Mēs zinām, grib no 1000 uz augšu. Jā, un tad jaunietis, piemēram, nosauc neadekvātu summu, jā. Piemēram, es nesaku, ka visi daudz ir arī ļoti sazemēti un realitātei balstīti jaunieši. Un tad, protams, ka tas darba devējam jāsaprot, ka tā darba intervija ir tā kā neliels eksāmens arī. Tev jāsagatavojās, jā, un būtu vēlams, ka tu varbūt sagatavojies, izlasi jautājumus. Jūs nepasniedzat tādus kursus? Mums ir karjeras konsultācijas, kurās mēs izrunājam. Jā, pie mums var nākt karjeras konsultācijām, kur mēs sagatavojam darba intervijai un izspēlējam darba interviju. Bet, protams, ka viena lieta ir izspēlēt, un otra lieta ir aiziet pie darba devēja un noprezentēt savas prasmes. Un tas ir tas, ko Jānis saka, jā, viņu organizācija trenē šo, bet jaunietim ir jāspēj arī noprezentēt. Ja viņš ir olimpiāžu uzvarētājs un darba devējs viņam jautā, kā tu uzvarēji tajā olimpiādē, un ja viņš nevarēs atbildēt, viņš izreģināja galvā. Fantastiski. Dažreiz jaunieši samulst un nemāk atbildēt, un tas rada tādas bažas. Ja? Tā kā darba intervija tāds neliels eksāmens, kurai vajag sagatavoties. Bet mēs runājam par jauniešiem, kā ar studentiem. Studentiem ir cita organizācija, kas ar studentiem, ja jūs arī ar studentiem pēc idejas ir daudz dažādu iespēju, tās pašas Erasmus programmas, kur viņi var apgūt dzīves prasmes, un es ieteiktu, ka ikvienam skolēnam pēc būtības pat obligāti būtu jādodās Erasmus programmās. Tās ir dažādas biznesa inkubātora augstskolas piedāvā, kas arī ir ārpus, teiksim, tā standarta mācību kursa. Bet augstskolas jau ir cits līmenis, tajās jau ir jāiegūst vairāk profesionāli akadēmiskas zināšanas, un tad, teiksim, tās dzīves prasmes, es teiktu, būtu pamatā jāapgūst jau vidusskolā. Lai augstskolā mēs varam mērķiecīgi mācīties jau konkrētu profesiju un jomu, lai mēs būtu tajā zinoši, bet savukārt kā būvēt to biznesu, mēs esam iemācījušies jau vidusskolā. Bet tad jūs ar vidusskolām sadarbojaties? Nē, tikai mums ir programmas jau no 1. klases, finanšu pratības, visas programmas tās ir kāpēc, jau no 1. klases. Jūs teicāt, ka tagad es saprotu, kāpēc tas cipars 120,000, bet kāpēc viņš nav vēl lielāks, kāpēc nav visas skolas? Jo tas nav obligāti, tas nav ministrijas likumā ierakstīts, ka katrai skolai ir jāapgūst, teiksim, junior achievement programmas, tās ir brīvprātīga izvēle, bet skaidrs, ka mums ir ap 90% vidusskolu un ģimnāziju, kas ir top skolas, un tad tās, kas mums iztrūks, tās ir vairāk
vairāk, teiksim, tādas attālākas lauku skolas, kuras skaitliskā veidā, teiksim, mazina šo procentu, bet ja mēs skatāmies no skolēnu procentu puses, tie ir krietni vairāk kā 60% Latvijas skolēnu, kuriem programmas ir pieejamas. Un kā ir ar tām, agrāk tās sauc par profesionāli tehniskajām skolām. Jā, kur tā tehnikumi ir, respektīvi. Tehnikumi, jā. Arī ar viņiem. Arī tajos strādājam. Un, jo viņi jau it kā tajā brīdī... Viņi rada ļoti labus rezultātus. Pat mums ir nereti pat Latvijas līmenī uzvarējuši tehnikumi. Mums ir Valmieras tehnikums, Ogres tehnikums, Liepājas tehnikums, ir dažādi, negribu nosaukt visus, bet tur ir izcili attīstīta programma, kur viņi pat ir radījuši pasaules līmeņa inovācijas, kuras Eiropā ir atzītas. Tur ir radīts, baltais spieķis ar sensoriem, kas signalizē par objektu kustību un sospogu. Ir bijuši pulksteņi vairedzīgajiem ar diodēm, sospogu, GPS, ka tu vari nospiest un redzēt, kur atrodas tavs radinieks. Ir elektrobagiji būvēti un daudz kas cits, ko tādā vispār izglītojošajā vidusskolā. Tam nav tā tehniskā nodrošinājuma, nav bāzes, bet tehnikumos tas viss ir. Jā. Un, protams, mums ir, lai radītu šīs inovācijas, arī attīstīta tāda TechTrack programma, kur jau viņi strādā kopā gan ar Rīgas Tehniskās universitātes visu infrastruktūru, kas ir viņu visa modelēšana, frēzes, 3D printeri un tā tālāk, viss, ko tur var iegūt. Tad šīs programmas laikā jaunieši arī rada vidusskolā, teiksim, klasiskajās vidusskolās vai ģimnāzijās jau var radīt šos tehnoloģiskos produktus ar augstu pievienoto vērtību. Jā, un diez vai šādi cilvēki būs darba meklētāji, viņus darba devēji jau nomedīs. Viņi ir inovatori. Jūs viņus nomedīsiet. Viņi jau arī. Mēs sadarbojamies arī ar skolām un tehnikumiem, protams. Arī, ja? Bet, protams, tur ir talanti, tur ir jaunie talanti. Kurš pirmais viņu paķers, tas arī dabūs. Un tā ir cīņa par ļoti labu darba ņēmēju, protams. Talantīgi cilvēki, protams. Labi, viena liela grupa cilvēki gados. Es saprotu, ka varbūt Jānis varbūt nebūs speciālists. Jums te nav pensionāra achievement Latvijā. Bet tā būs laba ideja. Tā būtu fantastiska ideja. Jā, man ir vairāk piemēri starp paziņām, kuri, teiksim, pēc 50 vai 50 gadiem zaudē darbu un pēc tam darbu meklē kāds pāris gadus. Kamēr atrod, un pie kam cilvēki ar labiem papīriem un ar ļoti labu CV, bet, kaut kā... Jā, Latvijā, diemžēl, ir, sauksim lietas īstajos vārdos, ir ageisms, ka teiksim, mēs pret cilvēkiem gados izturamies ar aizdomām, ka viņi spējas būt tikpat aktīvi, tikpat enerģiski, tikpat inovatīvi, kā varbūt jaunāki cilvēki. Tas tā ir, bet es domāju, ka tas mainīsies, tāpēc, ka mums darba tirgu pietrūkst talantīgas un labas darba rokas, un agrāk vai vēlāk mums būs jāintegrē arī cilvēki 50 darba tirgu, jo mums vienkārši nebūs darba jo spēka. Šiem cilvēkiem ir viena būtiska lieta, viņiem ir pieredze dzīves. Jā. Tas, kas nav tādam 18-gadīgam jaunēklim, vai ne? Zini kā, es teikšu tā, ka tas ļoti daudz ir atkarīgs no personības. Protams, un dažreiz ir tā, ka negribētos tā kā nostāties neviena pusē, bet dažreiz ir tā, ka tas jaunietis ar to savu enerģiju un vēlmi apgūt kaut ko jaunu, izkonkurē to cilvēku, kurš saka, bet man ir pieredze un es vairs neskriešu, piemēram. Bet ir ļoti daudz arī cilvēku 50+, kur ir aktīvi, kur ir enerģiski, kur ir gatavi mācīties, un viņi droši vien arī visticamāk nav tie, kas meklē darbu ilgākus gadus. Un tomēr ir jāņem vērā, ka tev zināmā vecumā tomēr izveidojās arī kaut kāds konkrēts paziņu loks, un tu taču vari izmantot arī to savu paziņu loku darba meklēšanai. Jo, protams, ka un vēl ir tāds knips, nevienmēr varbūt vajag rakstīt
savu personas kodu iekšā CV, jo tas nav obligāti, un to arī neviens neprasa. Līdzīgi kā jaunietis varbūt savas prasmes apraksta savā CV, arī cilvēks gados varbūt var izdomāt, kā viņš var sevi pārdot un tikt līdz tai sarunai un pozitīvi novadīt sarunu, nolikt to eksāmenu un iespējams tikt pie tāda labi atalgot darba. Man te producents pat ir sagatavojis tādu jautājumu, kā pareizi uzrakstīt motivācijas vēstuli, ko nerakstīt. Tad tas ir šis. Ar motivācijas vēstulēm ir tā, ko mēs esam novērojuši, ka nevienmēr, bieži tas tiek sludinājumā prasīts, bet nevienmēr šīs vēstules tiek lasītas. Un tagad ļoti daudz arī šo vēstuļu rakstīšanai izmanto mākslīgo intelektu, kas nav ne labi, ne slikti, bet tomēr man personīgā pārliecība ir tāda, ka tu vari rakstīt motivācijas vēstuli tad, ja tu tiešām to raksti no sirds un tu to raksti tam konkrētam uzņēmumam. Jo arī mums saņemot motivācijas vēstules, kur tu redzi, ka pat ir atstāts citu uzņēmumu nosaukums vai vienkārši vispār neatbilst tā motivācijas vēstuli šim amata aprakstam, uz ko viņš pretendē. Vienkārši copy paste, tad vienkārši tas liecina, ka tu neesi iecinājis. Tā ir nedaudz attieksme. Ja tu vari uzrakstīt motivācijas vēstuli no sirds, tad to noteikti vajag darīt. Kā ir ar jauniešiem? Mēs mācām arī tajā pašā ēndienā, lai pieteiktos vakancei ēndienai, tev ir jāraksta pamatojums, kāpēc tu gribi, teiksim, ēnot konkrēto vakanci. Un tur arī mēs varam redzēt no viena teikuma ierakstīt. Es atvainojos, ēnot konkrēto vakanci? Jā, piemēram, jūs arī var ēnot noteikti ēndienā, un tad, lai viņi pieteiktos, ir konkurss, viņi iziet cauri nosacīt mini darba tirgus simulācijai, kur viņi ir pieteikušies konkrētajai vakancei, uzrakstot motivācijas vēstuli un iesniedzot savu portfolio. Un tajā mirklī darba devējs, tas, kurš šo ēnu izvēlās, pēc tā motivācijas kvalitātes un viņu biogrāfijas izvēlās, kur ņemt. Ir, protams, vakances, kurās ir ārkārtīgi liels pieprasījums. Tie ir fizioterapeiti, kuriem ir milzīgs konkurss, arhitekti, piloti, tur ir iekšlietu dienesti arī darbinieki. Tas notiek. Es domāju, ka vienkārši tā pa pazīšanos piezvanu. Tas ir nosacīti mazs procents, bet aptuveni 22,000 jauniešu katru gadu iet cauri, teiksim, tieši šiem te pieteikumiem. Un tad tas nozīmē to, tad man ir jāpiesakās jums. Jā, jums ir NDNLV jāizveido savu vakanci, līdzīgi, kad jūs meklētu sev darbinieku, tad tajā mirklī jūs atverat vakanci. Šito galīgi es nezinu. Kad jums būs iespēja ēnot radio SVH dīdžeju, tajā dienā jūs darīsiet to, un tad skolēns sūta pieteikumus, kāpēc tieši es gribu būt ēna dīdžejam. Realitāte ir savādāk. Vienkārši atnāk paziņas vai zvana paziņas. Tas ir tieši tāpat kā tieši tāpat kā darba meklēšanā. Ir cilvēki, kas raksta tātad motivācijas vēstuli, un ir cilvēki, kas izmanto savu paziņu loku. Viss korekti, man liekas. Tā ir. Prezidentam, piemēram, tikai ir vērtēšana caur šo oficiālo sistēmu ministriem, jo tur ir viegli to visu apkopot. Tas viss tiek sasortēts līdzīgi kā ikvienā darba meklētāju platformā. Un tad to ir viegli noadministrēt un nokomunicēt ar katru no tiem jauniešiem. Es varbūt vēl piekomentēšu par motivācijas vēstulēm, kas varbūt ir tāds klupiens, kur cilvēki iekrīt. Viņi parasti raksta to motivācijas vēstuli, izējot no tā, ko viņi iegūs. Ja es tur sāku strādāt jūsu uzņēmumā, es iegūšu, piemēram, pieredzi. Bet, godīgi sakot, man kā uzņēmējam, lasot to, liekas, bet kāds būs mans iegūms? Forši, tu iegūsi pieredzi, bet ko iegūšu es? Un tad varbūt mans aicinājums ir motivācijas vēstulē ne tikai padomāt par to tavu motivāciju, kas ir tā tava iekšējā privātā motivācija, bet arī par to, ko tu vari dot tam uzņēmumam vai nākamajai darba vietai, vai kas ir tavas prasmes, ar kurām tu dalīsies. Piemēram, to pieredzi ir interesanti. Es par to vispār nebiju iedomājies. Redz, kur tās jūsu tabuliņas, tie pētījumi, kad 56% no... tas ir par pirmo darba vietu. Ja? Viņi grib iegūt tieši pieredzi, nevis atalgojumus. Man liekas, atalgojums. Tas ir ēndienas aptauja. Tas ir ēndienas. No skolāniem, kas ir pildījuši, un īstenībā tur tie dati ir.
ir diezgan pat reāli. Es teiktu, ir tie, kuri prasa neadekvāti pirmo algu, bet mūsu gadījumā, ko mēs vērtējam, ka tā pirmā alga pat var svārstīties no 500 līdz 1000 eiro, kas ir ļoti objektīvi, un kad viņi novērtē pirmajā darba vietā tieši iegūto pieredzi. Bet atkal Latvijā nav tikai 22,000 jauniešu, vai ne, kas iet. Tur ir dažādi. Tad, protams, tie, kuri piedalās šāda veida aktivitātēs, viņi ir realitātē ar esošo situāciju, bet ir tādi, protams, kuri sēž tikai TikTokā, nedara ne pa labi, ne pa kreisi, mājas darbs, ja vispār aizpilda ar ChatGPT, tad tie varbūt arī grib paprasīt 5000 pirmajā darba vietā. Bet ambīcijas jau nav slikti. Tas ir pat kaut kādā ziņā jauki, ka tev ir ambīcija pelnīt 5000. Tas būtu ļoti labs darbinieks, ka viņš visu dienu sēž TikTokā un viņam jau 5000 izcili. Kur nu vēl labāks darbs? Vai ne? Mainam darbu. Ēnu dienā var piedalīties arī, tas ir skolniekiem, tas nav pieauguši. Nē, tas ir, mēs esam domājuši, mēs arī vienā mirklī taisījām ar seniori. Tieši ar ekonomikas ministriju ēno uzņēmējus. Tur bija, kad uzņēmēji savā starpā dodas, vai pareizāk sakot, uzņēmēji dodas uz valsts iestādēm un skaidro. Tas bija 3 gadus tāda veida projektu. Mēs arī veidojām kopā ar ekonomikas ministriju, tā kā tur tad varēja pieaugušie būt, bet kopumā protams, tas ir par atbildīgu lēmumu pieņemšanu, kādā augstskolā jūs tālāk stāsieties, lai izvēlētos pareizo ceļu. Tur jau, kur mēs esam nokavējuši, mēs esam nokavējuši. Bet, ja UFO, tu vēlies, ja drīkst stūja, droši vien, tā problēma. Ēnot kādu uzņēmēju, tā ir arī tāda, tava paša iniciatīva. Tu taču vari piezvanīt tam uzņēmējiem un pajautāt, klausies, vai es varu tevi noēnot 2 dienas, gribu paskatīties, kā tas ir. Es domāju, ar visu nakšņošanu un pirti. Nē. Tās jau detaļas, tas jums jāsarunā. Tas nav tik vienkārši, jo tad darba inspekcija var nākt un skatīties, ko dara šis cilvēks jūsu uzņēmumā un strādā pa velti. Nē, bet strādāt, ēnošana nav strādāšana. Bet ēnošanas dienā kā interns. Mēs esam ēnu dienā, esam likuši pie darba. Jā, ir jāliek. Lai viņi redz ikdienu, protams, piedalīties izstādē radošie darbi, tas viss ir ļoti vēlams, kad skolāniem tiek dot. Labi, bet tagad mēs palikām pie tiem senioriem. Viņi tad iet pie jums arī un konsultējās? Jā, viņi var nākt uz karjeras konsultāciju, mēs varam izrediģēt CV. Dažreiz jāskatās, katrs gadījums ir individuāls. Protams, ka tāda vispārējā nopūta man šeit būtu par to, ka 50 plus cilvēkiem ir ierobežotākas iespējas darba tirgu. Un tas nav saistīts tikai varbūt ar to, ka ir zudušas kaut kādas prasmes konkrētā vecuma posmā, bet tas ir daudz un dažādām lietām saistīts. Tas ir arī saistīts ar to, ka varbūt sabiedrība nav īpaši pieņemoša pret cilvēkiem gados, jo uzņēmēji bieži vien ir arī gados jaunāki cilvēki, un skaidrs, ka viņi grib savā komandā arī redzēt gados jaunus cilvēkus. Tur jāstrādā droši vien ar visu sabiedrību kopumā, ka mums ir jābūt ļoti pieņemošiem arī tādā ar tādu vecumu posmu 50 plus. Bet katrs gadījums ir individuāls, jāskatās, kādas cilvēkam ir prasmes. Neparvelti ir tāds vārds kā mūža izglītība. Bieži vien nevienmēr šie cilvēki varbūt nav attīstījuši kaut kādas konkrētas prasmes. Kaut ko varbūt vajag piemācīties klāt, varbūt vajag sakārtot savu CV, varbūt vajag apskatīties, kā mēs varam konkurēt ar valodu prasmēm, jo, protams, ka jaunieši ar savām valodu prasmēm ir, konkurētspējīgāk bieži vien par cilvēkiem, kuriem ir tāds lielāks vecums. Bet nekas nav neiespējams. Es gribu ticēt, ka viss ir atrisināms, bet ir jāpaskatās, kurā vietā mēs šobrīd skartas esam un ko mēs varam ar šīm prasmēm un ar šiem pārdošanas argumentiem darīt tālāk un kā mēs varam iekļauties darba tirgū. Jo es ticu, ka katram darba devējam ir savs darbinieks un katram darba ņēmējam ir savs darba devējs. Viņi vienkārši nav satikušies. Un darba meklēšana bieži vien arī ir tāds darbs. Un dažreiz mums cilvēkiem ir tāda neliela slinkuma pazīme, ka mums liekas, es šodien aizsūtīju 4 CV, viss. Es tagad gaidīšu, manifestēšu, varbūt atnāks. Tāds nenotiek, bieži vien darba meklēšana pati ir darbs. Un tur ir mazliet jāpiestrādā. Abiem jums ir vēl 2 jautājumi. Pirmais jautājums, kā jūs domājat, cik būtu, jums visu laiku ir ap darbu, darba ņēmēji, darba devēji, jūs ar viņiem esat ikdienā kopā. Tas
darba ņēmēja vecums, tā pensionēšanās brīdis ir kurš būtu normālais? Kā jums šķiet? Tagad ir laikam 65, ja? Nu, jūs taču bet tas jau ir tā pensionēšanās 65 gados, bet arī pēc ekonomikas ministrijas aplēsēm tas nenozīmē, ka jūs ejat pensijā. Jūs saņemat savu pensiju, bet turpināt strādāt. Okay. Tā kā tas ir, teiksim, tā pensijas saņemšana, tas ir vairāk kā finansiāls bonus, ko mēs beidzot saņemam par to, ko visu dzīvi esam strādājuši un maksājuši nodokļus, bet ar domu, ka viņi vajadzētu varbūt ātrāk vai varbūt vēlāk, kā jūs? Tur no kura aspekta skatās, man liekas, mēs nemaz nevaram tā baigi diskutēt, mēs varam personīgo viedokli paust, bet es domāju, ka ņemot vērā, teiksim, dzimušo bērnu skaitu šogad, es domāju, ka pensionēšanās vecums bez variantiem tiks vienkārši paaugstināts. Tas ir vienkārši... Tās ir manas privātās domas. Vai vajadzētu ātrāk doties pensijā? Jā un nē. Es domāju, ka cilvēks, kamēr strādā un kamēr viņam diena ir aizpildīta, viņš ir dzīvs. Un kamēr viņš ir dzīvs, viņš iekļaujās sabiedrībā, viņš nes sabiedrībai labumu un visticamāk jūtās arī labāk. Ja, protams, nav veselības problēmas un nav kaut kāda nespēja darboties. Man liekas, ka cilvēks var strādāt. Ļoti daudz pazīst cilvēkus, kuri atrodoties pensionēšanās vecumā, turpina savas darba gaitas. Un man ir tāda iekšējā sajūta, ka viņi ir daudz priecīgāki, jo viņi ir cilvēkos, viņi nejūtās atstumti un viņiem varbūt nav tāda nolemtības sajūta. Viņi ir vajadzīgi. Es absolūti piekrītu, tas ir individuāli jāvērtē. Skaidrs, jo ātrāk saņemam pensijas, ik viens ir priecīgs, gribās, lai mūsu pensionāri dzīvo labi, var aizbraukt ceļojumos reizi gadā. Tas viss ir forši, jo ātrāk to pensiju saņem, jo labāk, bet tā realitāte, protams, tāda, kad ir jāstrādā, un tas dzīves ilgums arī mums, paldies Dievam, palielinās statistiski. Tā kā, tad, protams, līdz ar to arī tā darbspēja noteikti arī, ja mēs sevi uzturam tonusā, izglītojamies, un kāpēc, lai mēs nestrādātu. Bet tas, protams, viss ir no dažādiem apstākļiem, veselības pieredzes, darbspējām, tā kā tas nav tik vienkārši atbildams. Es gribētu, Ufo, arī tev uzdot šo jautājumu. Kā tev liekas, cik gados vajadzētu būt tam pensionēšanās vecumam? Tev pašam privāti pēc sajūta. Tiešām. No vienas puses, jo ātrāk, jo labāk. Tad tu vari tā brīvāk palaist. Ja vispār ir pensija, tur jau nevar zināt, kas kuram... Ko tu darīt, ja tu aizietu pensiju? Šī tik daudz. Okay. Jā, beidz, viss tur. Bērni, mazbērni, tur, Es esmu pats, man daži paziņas, kas ir pensionējušies. Pēc tam satiek kaut kad, ka nav laika vispār. Tā kamēr strādāja, tā bija, tāpēc, ka bija jāiet uz darbu, nebija varianti. Bet labi, es nezinu. Man tā īsti nav viedoklis. Šobrīd 65 laikam ir, vīriešiem, sievietēm arī tas pats. Pusgadu laika mazāk. Jā. Nezinu. Nē, tad man ir jāpadomā par to. Es vienkārši domāju, jūs varbūt zināt, kā katru dienu ap šīm darba lietām. Bet vēl viens jautājums, mums jau arī drīz laiks beigsies. Tad kādas ir tās jaunās profesijas un kas ir tās pieprasītās jaunās profesijas, ja tādas ir, jo varbūt tiem senioriem vajadzētu pagatavoties uz tām un arī tiem jauniešiem. Es varbūt pakomentēšu, ir tās pārprofilēties. Jā, ir tās pieprasītās profesijas, par kurām runā Pasaules ekonomikas fórums, un tad ir reālās profesijas, kas ir šobrīd pieprasītas Latvijā un kur ir iztrūkums. Un tās, ko pasaulē min kā tādas vērtīgākās profesijas, tās būs tomēr profesijas, kas ir saistītas ar visādām digitālajām lietām un AI, mākslīgā intelekta pielietošanu, tur arhitektūru, mākslīgā intelekta arhitektūras radīšanu, tur, piemēram, dažādas analītikas, datu analītiķi, viss, kas ir vairāk tādas digitālās prasmes. Kas šobrīd vakanču portālos ir pats aktuālākais Latvijā, kur mums trūks darba spēks, tā ir būvniecība, tie ir, piemēram, trūks būvniecībā, tiešām trūks inženieri, mums trūkst IT jomā cilvēki, mums trūkst cilvēki ar ļoti labām augstām digitālām prasmēm, piemēram, mārketingā. Mums trūkst cilvēku, mums trūkst medmāsas un skolotāji, kas nav, tas, man liekas, ir jau tāda diezgan ilga problēma.
Un tās ir profesijas, kuras šobrīd vakanču portālos ir pieprasītas. Piemēram, šoferi mums trūkst ar kravas automašīnu pārvadāšanai. Ja? Tādas vakances šobrīd ir ļoti daudz, kuras ir grūti aizpildīt. Jā, es varētu teikt, ka kopumā ikviena darba vieta ir laba, ja mēs tajā mērķtiecīgi ejam un attīstam savu talantu. Mēs arī nevelti šo piekdienu organizēsim Uzdrīksties uzvarēt konferenci, kas ir tāda lielākā uzņēmējdarbības iedvesmas konference Latvijā. Mums būs ap 8000 klātienes dalībnieki no visas Latvijas. Tas jaunieši, tas ir arī tā skaitā studentiem, tā kā tur var vēl pieteikties. Un tad kurā vietā tad jūs Ķīpsals izstāžu hallē. Tātad mums ir 8000. Jā, tur ir visa lielā arēna un kopā ar standiem, ko var iegūt, kādu izglītību un tā tālāk. Tā kā tāda izstāde. Izstāde un lielā konferences uz skatuves, kur keynote stāv un runā un stāsta par savu pieredzi. Un tad tajā mums uzstājās gan tehnoloģisko uzņēmumu dibinātāji un vadītāji, kā Base Motion, kas ir pasaulē zināmie, drona šovu taisītāji, kas aizstāja salūtus, ir Oruga, vēl motocikls uz kāpurķēdēm, ka tu vari būt radošs, neiedomājums un Latvijā radītās lietas. Red Carpet Boy, Andrew Waves, kas ir Latvijā, teiksim, vienīgais, kurš dabūjis YouTube dimantu pogu, kur ir neskaitām miljoni jau sekotāji un braukā šobrīd par visu pasauli kā influenceris, un tas ir jauniešu sapņu darbs. Un tas ir Latvijā tapis pasaules slavens influenceris šeit pat. Kurš tas ir? Andrew Waves, Red Carpet Boy, tas, kurš izritina sarkanos paklājus uz ielām cilvēkiem, un tad tie defilē. Jā, aicinu izdefilēt. Tas, protams, autorija ir droši vien vairāk jauniešu, bet viņi strādā ar pasaules zīmoliem šobrīd, ar visām pasaules slavenībām tiek aicināti uz notikumu vietām. Ir dažādi līmeņa vadītāji, no Cleaner dibinātājs, Swedbank vadītājs, tā kā no augsta līmeņa, teiksim, vadītājiem, tehnoloģiju uzņēmiem un visbeidzot arī ar radošajām jomām mums būs kaut vai prāta vētra, kur stāstīs, kā noturēt fokusu arī un būt atpazīstamiem un veidot savu biznesu mūzikā. Jā, tā jau viņi ies un izstāst. Bet tās lietas, ko mēs gribam, tie pagrieziena punkti, kas ir jāņem vērā, lai jūs būtu dzīvē veiksmīgi. Un šī konference ir izšķiroša, jo daudziem tad ir iedvesma, motivācija sākt kaut ko darīt. Jo mums vajag iedvesmas stāstus, pozitīvus stāstus, lai mēs paši kaut ko dzīvē gribētu sasniegt. Un arī seniori ir gaidīti šajā pasākumā. Seniori kā skolotāji, augstskolu pasniedzēji, mūsu sadarbības partneri ir gaidīti noteikti. Tā vienkārši cilvēks, kas... Varat reģistrēties, SVH noteikti varat nākt, piereģistrēties. Un kur ir šī informācija par šo pasākumu? Jalatvija.lv, Latvija.lv, vai arī bezrindas, var meklēt konferenci Uzdrīksties uzvarēt un iegādāties bezmaksas biļeti. Tātad viņi ir jānopērk bezmaksas biļeti, mums ir viegla reģistrēšanās platforma tur līdz ar to. Tad droši ik viens interesants vēl pieteikšanās ir atvērta. Tad jums kādreiz būs jāatnāk un jāapstāst, kā jums gāja. Ja mums jau šis raidījums ir katru pirmdienu, otrdien, trešdien un ceturtdien. Tagad tā tas būs un ar atkārtojumu 6:00 pēcpusdienā. Paldies! Šodien pie mums viesojās tikko kā dzirdējām Jāni Krievānu, juniori, ja, pareizi ir Achievement Latviju vadītāji un arī Evija Šalte no Nextra Latvija arī vadītāja un personāla atlases speciāliste. Viss skaidrs. Paldies. Lai jums jauka darba diena šodien. Jums arī. Jā. Mums jau beidzās, bet jums tikai tagad sākās. Labi, visu labu. Paldies, kad atnācāt. Atā. Aktuālo problēmu un risinājumu raidījums. Kā dzīvot tālāk?